Nauda. Kas ir nauda? Nauda ir visu, ko cilvēki pieņem apmaiņā pret precēm un pakalpojumiem. Naudas veidi. Pirmatnēja nauda ir preču nauda. Tas ir pirmais veids. Par naudu var kalpot jebkura prece. Šķiet, ka šis naudas veids pieder pagatnē, taču arī mūsdienas par kādu pakalpojumu var samaksāt, piemēram, ar konfekšu kasti. Bet kā, piemēram, var norēķināties ar pusi govs? Turklāt dārga iznāk naudas govs uzturēšana, tā jābora, jākāpī, jāpieskatā. Tomēr šī naudas veids ir izdevīgs, ja ir augsta inflācija, kad naudas vērtība strauji krīt. Metāla nauda. Vāra, zelta un sudraba nauda. Ilgstoši metāla nauda bija no zelta un sudraba. To noteica tas, ka zelts ir samērā rets, tam piemīt liela vērtība. Tas ir samērā viegli dalās, nezaudē savu vērtību. Tomēr arī zelta monētas var viltot, ir jāmāk noteikt zelta provi, turklāt jāņēs vairāk naudas, tas ir smagi. Metāla nauda var būt stīņos un monētas. Papīra nauda. Papīra naudu izgudroja Ķīna, kad apgrūtinoša kļuva mazvērtīgas metāla naudas nesašanā. Ķīnas imperatori iespējīja papīra naudu, kad Marko Polo viesojas Ķīnā. Viņš saskatīja papīra naudas priekšrocības un drīz Eiropā sāka izmantot vekseļus. Vēlāk bankas sāka emitēt, izlaist dažādu nominālu banknotes. Papīra nauda priekšrocības. Tā ir viegla, lēti iegūstama. Ķīnieši sāka ražot un emitēt daudz naudas, bet drīzumā atklājas, ka tā kļūst mazvērtīga. Lai to novērsti, papīra nauda noteica zelta sēgumu. Elektroniska nauda, jeb plastiskā karte. Parasti tas ir debetkarte un kreditkarte. Kas ir debetkarte? Debetkarte – plastiska karte, kas elektroniski ir saistīta ar norēķinu kontu, banka un kas ļauj ērti un droši operēt ar konta pieejamiem finanšu līdzekļiem 24 stundas diennaktī. Kreditkarte – plastiskā karte, kura elektroniski ir saistīta ar norēķinu kontu bankā, kas ļauj ērti un droši operēt ar konta pieejamiem saviem tā bankas piešķirtajiem finanšu līdzekļiem 24 stundas diennaktī. Bet, salīdzinot ar procentu maksājumu bankai, jo kreditkartes īpašnieki tērē svešus bankas līdzekļus. Kreditkartes, Visa, Eurocard, Mastercard ir izmantojamas daudzas pasaules valstīs, kas atvieglo ceļošanu. Elektroniskas nauda priekšrocības. Tā ir ērta, droša. Elektroniska nauda trūkums ir tāds, ka ar to var norēķināties tikai tur, kur ir nolasīšanas iekārtas. Ceļojumu čeki. Ceļojumu čeki ir pasaulē populārs maksāšanas līdzeklis, ko droši un ērti var izmantot ceļojot. Ceļojumu čeki tiek palīdzināti skaidra naudai, un tos var izmantot norēķinoties par precēm un pakalpojumiem viesnīcas, restorānas, aviokompānijas, turisma aģentūras un citas vietas, vai arī saņemt skaidru naudu bankas visā pasaulē. Norēķināties ar ceļojumu čekiem vai apmainītos pret skaidru naudu var tikai tā persona, kura ir parakstījusies uz čekiem to pirkšanas brīdī. Iedzēni. Emisija. Emisija naudas laišanā apgrozībā. Nomināls. Uz papīrā, naudas vai monētas norādīta vērtība. Banknote. Papīra naudas zīme, būtība naudas vekselis, paradzīme. Skaidra nauda.
monētas, papīra nauda, bezskaidra nauda, čeki, debitkartes, kreditkartes. Prasības attiecībā uz naudu. Naudai jābūt uzticamai, viegli dalāmai, viegli pazīstamai, aizsargātai no iespējas to viltot, vieglai, ērtai un ilgstoši lietojamai. Naudas funkcijas. Nauda kalpo kā vērtību salīdzināšanas mērķis, kā apgrozamais līdzeklis un kā bagātības uzkrāšanas mērķis. Naudas funkcijas veidi. Vērtības salīdzināšanas mērķis, apgrozības līdzeklis un bagātības uzkrāšanas līdzeklis. No vēsture. Latvijas nauda lats. Pirmo reizi lats bija ieviests Latvijā 1922. gadā. Kopš 1993. gada 18. oktobrā lats kļuva par vienīgo Latvijas republikas naudu. Šodien Latvija ir eiro. Latvija kļuva par Eiropas Savienības dalību valstī 2004. gada 1. maijā. Pamatojoties uz sabiedrības balsojumu referendumā, iestāšanās līgums ES paredz arī to, ka Latvija tiks ieviest eiro. Taču, lai eiro ieviestu, Latvijai ir jāatbilst vairākiem ekonomiskiem kritērijiem, ko 1922. gadā Maastrichtā noslēgtajā līgumā noteikušas ES dalību valstī. 2014. gada 1. janvāris bija datums, kad Latvija sākas izmantot Latvijas eiro. Latvijas eiro monētas un Latvijas eiro papīra nauda un monētas. Paldies par uzmanību!